Definīcija būtu, tas tā pliki skanēs, bet mainīgs augstas intensitātes funkcionāls treniņš. Īstā sāls slēpjas tajā skaidrojumā, katras atsevišķās sastāvdaļas mainīgs. Crossfits iekļauj milzīgu daudzumu dažādus vingrinājumus, kas apkopojās vienā kvalitatīvā treniņā un cikliskā veidā izveido tevi par unikālu, visaptverošu atlētu. Īstā kvalitatīvā treniņā tiek nodrošināts gan kardioslodzes, gan bāzes muskuļu nostiprināšanas un tā tālāk. Funkcionāls, tā ir principā galvenā atslēga uz crossfitu. Kāpēc crossfits atšķirās no tradicionālās trenažieru zāles? Tā visas kustības ir balstītas uz kustībām, kuras mēs izmantojam reāli dzīvē. Galvenais un svarīgākais pretinieks esi tu pats un saprast tās savas robežas, kas jāpārvar, izjust savu ķermeni un prātu un saprast, ko mēs varam un attiecīgi izcīnīt savas dienasčās uzvaras. Komūna. Tas principā ir tas svarīgākais, ko mēs arī vēlamies parādīt latviešu cilvēkiem, ieviešot crossfitu šeit Latvijā, esot kā viena no pirmajiem, kas to dara. Mēs cenšamies cilvēkus pēc iespējas vairāk satuvināt vienu otram, iepazīt jaunus cilvēkus, radīt tādu atmosfēru, ka ik viens šeit ir gaidīts, ik vienam ir iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem, pievarēt savus izaicinājumus tādā veidā, kad kāds cits, pilnīgi varbūt sākumā svešs cilvēks, atbalsta tev, palīdz stumj uz priekšu un veidot tādu draugu grupu, kas attiecīgi arī, kas trenējās kopā un arī jebkurā dzīves situācijā var palīdzēt viens otram. Komūna, kas veido ap sevi lielisku pulku no cilvēkiem, kas grib strādāt, kas viens otru atbalsta. Un šeit ir jāatnāk apskatīties, to ir ļoti grūti izstāstīt, bet tas atšķirās, tas maina cilvēkus, tas maina personības. Es sāku nodarboties ar crossfitu gandrīz 2 gadus atpakaļ. Brightonā, Reebok CrossFit Connect. Un mani crossfitam piesaistīja mans bijušais darbdevējs, Simons Wellings. Un iemīlējos no pirmās reizes. Diemžēl nācās man pārvākties atpakaļ uz Latviju. Vēl nebija izveidota zāle. Tajā brīdī vēl darbojos ar ielu vingrotājiem 28. vidusskolas pagalmā. Un tad internetā atradu informāciju par Mārtiņu un Ķīpsalu. Aizgāju pie čaļiem, patrenējos, viņi mani uzņēma bariņā. Sapratām, ka tas ir kaut kas tik lielisks, ko mēs gribētu dot arī pārējiem. Respektīvi, Latvijā tas nebija tik populārs, maz cilvēku par to zināja. Diezgan bija pulciņš, kas ar to bija nodarbojušies. Un, jā, es uzskatu, ka tam ir milzīgs potenciāls, tādēļ arī mēs gribam no sevis sniegt to labāko turpmākajiem pārējiem interesantiem, kas ar to vēlēsies nodarboties. Jā, par ietilpību telpas mēs šobrīd spējam nodarbināt 10 cilvēkus. Mūsu tas koncepts ir tāds, uz vietas vienmēr ir 2 treneri, kas piešķir šim procesam ļoti lielu personalitāti, kad mēs spējam izkontrolēt jaunos dalībniekus, viņu tehniku un neapdraudēt viņu veselību treniņu laikās, respektīvi būt maksimāli iekšā procesā. Wow!